Čau visiem šajā saulaini lietainajā piekdienas vakarā. Šodien esam Skonto stadionā Rīga FC Tukuma spēlē. Dienā, kad Rīga FC var kļūt par virslīgas čempioniem. Un par to šodienas vlogs. Skaties, kā mums ies. Kāds uzvarēs šodien? Do kulciņu. 35 minūtes pirms spēles sākuma. Čau. Čau, Lāsim. Kāds būs šīs spēles rezultāts? Cerēsim, ka 2-0 vismaz. Kas uzvarēs? Stulbs jautājums. Jā, stulbs jautājums. Sen neredzējāmies? Čau, Artur! Sen neredzējāmies. Tā, nu ko, nofilmēsim to, kā izskatās laukums pusstundu līdz spēles sākumam. Interesanti, cik daudz skatītāji būs reāli šodienas spēlē. It kā spēle piekdienās 6 vakarā pēc darba, fantastiski pavadīt laiku šeit. Tā, nu, apiesim apkārt. No visām pusēm piefilmēsim Krišānu Zviedru. Čau, Džek. Ir silts īstenībā, reāli. Es esmu satantalējies tā kā ziemā, bet reāli ir silts. Es ceru, ka Rīga uzvarēs, jo sanāk tā, kad es esmu atnācis strādāt uz veikalu komandu 3 gadus apakaļ. Tieši tos 3 gadus nav pacelta virslīga. Apsargs gribēja man kaut ko pateikt, bet paldies, ka nepateici. Ejam nofilmēt mūsu tuvu draugu Renāru Varslavānu. Šādi izskatās vārdsargu iesildīšanās. Vārds, es tur nevaru tikt. Kā jums liekas, kas ar mani būs, ja es aiziešu te? Ja nepamēģināšu, neuzzināšu. Es tūlu klāt viņiem nenākšu, es pa gabalu pafilmēšu. Izskatās, ka Renārs šo spēli sākt uz maiņas. Tā es uzkāpšu augšā, lai viņi nedomā, ka es nāku pie viņiem. Labi, dodamies prom, kamēr mūs neviens nav izmetis no šejienes. Šādām te bumbām tiek spēlēts mūsu Latvijas virslīgā. Uz mani dusmīgi skatās apsargs, tāpēc es laicīgi jau iešu prom. Šeit, bet pazies, kur viņš ir. Es nedrīkstēju tur iet, jā, man pēc tam tikai pateica. Atcerieties šos vārdus. Es jūtu, ka es šodien aiziešu no šīs spēles ar televizoru. Paļabom es uzvarēšu televizoru. 100%. Dānā, tur, karoči, var laimēt televizoru. Tu ierakstīji vārdu uzvārdu? Es ierakstīju. Es jūtu, ka es šodien ar televizoru aizbraukšu prom. Man tieši mājās nebūs, kur bāzt vēl vienu televizoru. One more time! Kā beigsies šī spēle? 50-0 Rīga FC uzvarēs. 50, ja? Ok. Shake, bam, bum, shake. Iedomājieties, kā jūtas tas Džeks. Viņam solo DJs uzstājās. Vienlīgs solo. Bet, nu labs, kā kurai vēl citai virslīgas komandai ir savs DJs pirms spēles. Tas, man liekas, ir reāli iespaidīgi. Pēc 22 minūtēm viss sākās. Man liekas, ka nebūs liels rezultāts. Es domāju, 2-1 Rīga uzvarēs. Nu, tagad kamerā pastāst. Vai nav dīvaini, ka pirms līdz spēles sākuma ir 22 minūtes un tu tikko stāvēji ar galveno treneru runāji Tukumu? Nē, es vienkārši viņam teicu, kas jāizdara spēle kāds zadāčs, lai Rīga vinētu. Bet viņam nebija jābūt pie komandas? Nē, viņam vienalga savu komandu. Tā, nu ko, es esmu pārģērbies. Vairāk man nebūs karsti. Esmu ticis pie vestītes, tagad varēšu iet gar laukumu. Re, kur manā arī draugu komanda. Glory, Man United! Nu, kāds būs šīs spēles rezultāts? 3-0. Nu? Es nezinu uz tādiem jautājumiem. Nē? Ir tā, ka es esmu atnācis strādāt uz veikalu komandu un es esmu kā lāsts Rīgai. Jo pirms tam cik reizes jūs bijāt čempioni, tad atnācu es un viso.
nav bijis čempiona tituls, tāpēc es ceru, ka man puslaikā nebūs jābrauc mājās. Andrejs jau teica, ka Oskaram vajadzēs mani atlaist, ja šoreiz nebūs arī. Kāds būs šīs spēles rezultāts? 2-0. Nu, kāds būs rezultāts? 5-0. Kāds būs rezultāts? Nebūs rezultāts? 4-0. 4-0. 5-0. 5-0. Neviens nepateica, kas uzvarēs, bet es domāju, ka viņi izparīgi. Man tāds mandriks ir, kā es spēlētu. Iedomājieties, cik forši jūs trenēties akadēmijā. Jums ir izdevība reāli uz šitādām spēlēm vest. Nora, cik grūti ir savākt bērnus? Viņi paši grib vai jūs viņiem piedāvājat? Nu, piedāvājam, bet šitai visi grib paskaties uzmanīgi uz tiem, kuri vedīs tagad pretinieku komandu. Vairāki jau raud. Visi grib vest ārā Rīgu. Bet tie visi ir akadēmijas bērni, tie nav kaut kādi... Nu, dažreiz ir kādi no manas... Pazīstamie kaut kādi, ja? Jā, bet kopumā, 98% vienmēr ir akadēmijas bērni. Bet jebkurā gadījumā visi ir savējie. Pats kreisais bērns nevar te tikt, vai ne? Un galvenais, ka viņi jau ir ar milzīgu pieredzi, jo viņi to dara katru spēli, un viņiem patīk. Un, un katru viņi vairākas reizes veda spēlētājus, viņi atcerās, kur spēlētājs viņi ir veduši, kuru viņi grib samainīties. Pēc tam nebūs mandriks, kad paši izaugs būs jāiet ārā laukumā? Nu, gandrīz. Un tiesnešus arī visiem patīk vest ārā, jo tad jau tu esi priekšā. Nu jā, tu esi visiem priekšā. Labi, tiesneši kungi, viņiem es neko nejautāšu. Halo, Brian. Iedomājieties, cik es krūts jūtos ar manas Rīga FC spēlētājs. Sveicināt. Sveicināt. Es jau domāju, neredz, jā? Hello. Čau, vicīt. Bučs no komanda LV. Tā, nu, kur ir izgājuši tukumnieki. Ko viņi tur smaržo? Interesanti, vai es Oskaram paprasīt? Kas tur? Ķipa. Oskars vienkārši fāku iemet. Tā, nu, skrienam līdzi. Černomorijs 250 spēles. Tās gan ir skaitas, tās jau ir daudz. Ļoti krūti, jūtos ļoti krūts, ka es šeit tagad esmu. Ko, ar šo arī spēli var sākties? Komanda LV prognozes šai spēlē. Es teicu jau pirms tam, man liekas, ka nebūs daudz golu. Es domāju, ka 2-1 Rīga uzvarēs. Pēc sarunas ar Tukumu galveno treneri. Nē, nav nekāda sakara ar Tukumu galveno treneri. Es kā 3-4-0 būs. Jo, man liekas, ka lieka motivācija nav jāmeklē. Vienīgais, kurš nav pārliecināts, ir tas, kurš ir apčurājies no tā, ka viņš bija ļoti tuvu spēlētājiem. Nu, tāpēc, kad parasti, kad es esmu, tad nav daudz golu. Nezinu, kāpēc. Man ir tev 2 jautājumi. Labi. 3. Ko tu te dari? Atnāc paskatīties savu komandu. Nu, jā. Ko tu te dari? Es esmu traumēts. Trauma? Kas tev ir pa traumu? Kotīgi. Kaut kas nopietnas? Gandrīz. Ok. Parfs ir labs? Parfs ir labs. Viņš jau tev izspiedz ārā no sākuma, ne? Mums bija norunāts, ka mēs mainamies. Bet kāda beigās ir noruna? Beigās? Jā. Beigās es traumējos. Nu, veicīt tev kā Tukuma spēlētājiem uzmanīgi uz šo jautājumu atbild, bet kāds būs šīs spēles rezultāts, kā tev šķiet? Būšu gan apmierināts par komandas sniegumu, ja būs neizšķirts. Tu zini, ka Rīgai vajag jebko izņemot zaudējumu, tad viņi ir čempioni. Jā, mana Rīga simpatizē šogad, un neizšķirts būtu diezgan godīgs rezultāts. Tu tikko kontraktu mēģināji sev izsist, ja? Nē, man kontrakts ir nauda, man ir skatība. Mēģināji savu kaut kādu līgumiņu tur izsist, jo man Rīga ir tuva, viņi labi spēlē. Es Zviedri labi pazīstu. Es ticu ļoti Ingaram. Ingars on fire, ne? Jā, Ingars vienmēr sit iekšā. Ingars vienmēr sit iekšā, kad Ralfs Kragliks ir uz spēli. Nopietni? Tas te pulss ir iekšā, ka tu esi uz spēlēm? Jā. Tad tu esi viņa vēlākais fans, tu uz visām spēlēm nāc? Mēs no Valmieras, es kaut kādu enerģiju iedod. Es atbraucu Valmieras tur. Pirmo spēli aizbraucu, 3 iesit. Otru atbraucu 2. Nu tad šodien pats domā, ja iesit. Ok, tad kā tev šķiet, kā beigsies šī spēle? Audus spēlētāji uzmanīgi atbild šo jautājumu. Kā beigsies?
Man īsti vienalga, kā beigsies. Bet kā tev šķiet, nu tagad skatoties? Es neprognozēšu. Nē? Es atstāšu, jā. Es par skaistu futbolu. Lai Vai, nu šitie te, es par skaistu futbolu, šitie te, jā. Tev kaut kur grāmatā bija pierakstīts, jā, ko vajadzēja teikt, jā? Jā? Nu labi, Džeki, rociņi. Nu labi, veicīt vēl tev, kas tev nopietni trauma, cik tev ilgi vēl būs trauma? Vēl nedēļas 3. Nu tad sezonu tu esi beidzis, jā? Nu labi, veicīt, lai tev ātrāk veicinošanās. Cerams, ka tas nav dēļ tā, ka es tev Adidas bučus piegādāju. Labi, davai veicīt, lai tev veicās. Palaidīsiet, Džeki, garām. Go, give the... Pārunāju ar Tukumu vārdsargu, ar Ralfu Kragliku. Tā, tagad es filmēšu pagaidām no šejienes. Rīgā on fire. Vienkārši paskatieties, cik tuvu ir stūra karodziņš. Kaut kāds tur nopietnas moments. Kur VR. Pastāst man, kā notiek storiju izlikšana. Tu uzreiz visu spēlē dari uzreiz? Protams, skatās. Tā kā tagad notiek spēle, tu uzreiz laivā visu montē, visu liec ārā. Jā. Pilnīgi vienmēr. Tu pats spēli arī kādu skaties? Nu, caur telefonu skatās. Tā kā, ja jums patīk Rīga FC kontents Instagramā, tad šī ir tā meitene, kas to visu dara spēles laikā. Es te ar jums ļurinos kamerā, viņš stāv tur tik montē, kaut ko tur kruķījās, taisās, parāda savu darba stoiku. Viss uzreiz. Viss skaidrs aiziet. Un uzreiz arī powerbanks, jā, vienmēr kabatā? 4 powerbanki? Kas tad tev tāds pa telefonu? 2 kabatā un 2 tur Lietuvā. Oj. Ai. Ārā. Pagaidām pirmās 10 minūtes es raksturotu tā, kad Rīga spēlē ar bumbu. Kāds pa momentu. Ārā! Es teiktu tā, ka Rīga spēlē vairāk ar bumbu, bet pagaidām es teiktu, ka nekas konkrēts. Nekas konkrēts, nekāda nopietna izdevība nav bijusi. Šaviņi iestīs, skatieties. Kaut kāda rūpka notiek soda laukumā. Jāiet laikam tuvāk soda laukumam, tur es domāju būs interesantāks skats. Kā jums liekas, no kāda veikala parfuma ir buču? Protams, ka veikala komanda. Dievs! Iedomājieties, ja tā piespēle Toņišovam iziet. Es jau redzēju, kā viņš sit iekšā, kā viņš skrien celebreitot. Tas varēja slikti beigties. Būšu godīgs, es domāju, ka ilgi šitā Tukums neizturēs. Jau beidzās momentiņš un jau visi tālāk un tu svilp. Ilgi Tukums šitā neizturēs. Tas spiediens no Rīgas ir pamatīgs. Cēlieni, tas agresivitāte, tas kā Rīga spēlē, es domāju, Tukums jau 20 minūtes ir izturējuši, vārds nav ielaiduši, es domāju, ka tas jau ir malači. Es esmu atrādis labāku vietu, kur es filmēšu vlogu, viss. Es palieku te. Labi, nē, esmu tur foršāk. Jā, ir tur foršāk, iešu tomēr apakaļ uz laukumu. Jūs paēst atnācāt vai uz futbolu? Uz futbolu. Jā. Tā, pēdējās minūtes mums ir rīktīgs Tukuma uzplaukums. Es jūtu, tūlīt būs gols. Varbūt arī ne. 30 minūtes iesim, paskatīsimies, kāds ir XG. Un Rīga ir vairāk arī ar bumbu spēlē. Pagaidām Rīga ir 3 reizes citus pārvārtiem, Tukums neviens nav bijis ārtu rāmī 3. Jā, Rīga ir uztaisījusi 192 piespēles, Tukums tikai 78. Es domāju, atšķirība īstenībā diezgan pamatīgi. Bet rezultāts tablo 0-0. Piespēlē, cik grib, bet rezultāts 0-0. Tukums ir ļoti labi noparkojis autobusu. Atstājis Ingaru Pūli un Bogdanu Samoilovu priekšā. Pagaidām autobusu savu funkciju pilda. Davai, Grimaldo. Davai, vecīt. Ai. Kas par momentu? Ak, Dievs! Come on! Tas ūdens man čakarē galvu. Nezinu, ko pateikt, bet roka bija. Ja kas tiesnis man arī ir nofilmēts.
Tūkums ir ļoti labi laikam spēlējuši pie standartiem, pie stūriem, jo tas, kā viņi stāv tiešām, nu... Ka... Nebija sots? Ok, varbūt viņa emocijas man... Kā tas Ingars cauri 3 iet? Nu, grūti viņam tur vienam, tiešām grūti vienam. Jā. Bet šitā tu būs, turpinās un 100 punkti līdz pirmā puslaika beigām būs gols. Nu, davai Černamordī pušku iedod. Tas nav sots? Tas nav sots? Labi, es laikam neko nesaprotu futbolā. Labi, es ņemu savus vārdus apakaļ, sots nebija, jo viņam deva piespēli, viņš uzreiz piecēlās, it kā nekas nebūtu. Ej, tu nost, kas par prešeru? Uj! Grimaldo vienkārši, nu reāli es tagad gribēs pateikt, kā Rīga vazā Tukumu. Vienkārši nevar iest, vienkārši Tukums labi stāv aizsardzībā. Kā viņu vazā, ej tu nost. Rētais Tukuma uzbrukums. Un tagad pats Tukums iesit, tas būtu vienkārši crazy. Tad Rīga vēl vairāk spiestu, jo kā atgādināšu, Rīgai pietiek ar neizšķirt un visu, un Rīga ir šī gada virslīgas čempioni. Ļoti bīstams soda sitiens. Pārfs on fire. Tā, neko, tikmēr mums ir 44. minūte, pēdējā puslaika minūte. Ui, cik tas garšīgs pīciņas izskatījās, es domāju, es atnākšu paņemšu. Pagaidām rezultāts 0-0. Rīga noteikti ir pārāk, Rīga noteikti daudz vairāk momentu stājas, ir uzstājīgāka. Pagaidām es domāju, ka Tukumam īsti pat nav bijuši tādi momenti. Rīgai viņi ir daudz, galvenais jāiesit. Bet Rīgai dara arī šāds rezultāts. Arī neizšķirts 0-0, arī nes Rīgai titulu. Augsts bišķi. Tad mēs tagad zinām, ka Marko Rekš ļoti gribēja uz toleti, tāpēc viņš tā skrēja. Tu šodien domā spēlēt? Jā. Jā? Varētu, jā? Būtu forši, vai ne? Ar šodien LG televizoru. 100 punktais. Davai, es gribu teļuku. Aleksandrs Čekulajevs. Ew! Nav godi! Nav! Paceļot, lai es redzu, vai viņš skrien šurp, mēs uzņemam laiku apmēram 1 minūti, lai nokļūtu šeit uz laukumu. Lūdzu, neatnāc. LG televizoru. Lūdzu, neatnāc. Ja viņš kavējās, Alien pāri barjerā. Jā. Sasodīts. Es domāju, ka es uzvarēšu teļuku. Paldies. Varēja jau mani iedot. Otrais puslaiks, 0-0. Ceram, ka vai tā arī paliks, vai Rīga iestīs vēl. Rekur arī mūsu džekiņš, Renārs Varslavāns, arī jaunajiem saviem Adidas F50. Tagad es labāk Renāru neaiztikšu, viņam jāgatavojas. Viņš varētu šodien iesist golu. Tu arī uzreiz spēles laikā bildes moči? Nu, kaut kādas, jā, dažas. Kas tās ir pa bildēm, kur viņas būs, kur cilvēki, kas sociālos tīklos sēž, kur šīs bildes redz? Rīga FC. Ok, tātad, ja jums patīk Rīga FC kontents, tad reku šī dāma ir tā, kas visus apšķē, spēlē, uzreiz visu samontē. Ko tev tik smuki tās bildes sanāk? Tā jau ir diezgan smuks apgaismojums, tev principā nekāda lielā māksla nav vajadzīga. Vienkārši jāpārzina spēle, tas arī ir viss. Nekā īpaši. Tiešām krūti spēles laikā uzreiz viss. Tas ir līmenis. Nu, uzšau! Nu, vēl kaut kas pietrūks. Nu, gribās jau to golu. Paliks spēlēt 30 minūtes. Gribētos, lai Rīga uzvar. Gribētos kādu golu redzēt. Kādu svinību, kādu celebration. Visu tā uzmundrināt. Davai, Jarkovs. Nu! Pagaidām kaut kā galīgi neiet pēc prognozēm. Tūkums ļoti labi aizsardzībā. Tāda sajūta, ka viss Tūkums ir atbraucis aizsardzībā spēlēt. Tūkums uzbrukumā šodien nespēlē. Jā, viss no Tūkuma pēc smukuma uz Rīgu ir atbraukuši. Jā. Pilnībā viss Tūkums aizsardzībā. Šitā te viņš ieliktu. Pastāstīsiet, lūdzu, man kas ir 6-7? Kas tas tāds ir?
Nu, pastāst. Pastāst, kas ir 6-7? Vai viņa? Mēs nezinām, kas ir 6-7. Kāpēc tad jūs tā uz to skaitlīt tā? Kas saka, ja mēs zinām, ka tas ir 6-7. Ok. Kādu komandu jūs esat atnākuši atbalstīt? Riga FC. Jūs zināt, kas būs, ja Rīga uzvarēs šajā spēlē? Viņa ir pirmajā vietā. Tad viņi spēlēs ar Audu ar to te Latvijas kausu par pirmo vietu. Ja Audu uzvar, tad Audu ir pirmajā vietā, bet ja mēs uzvaram, mēs paliekam pirmajā vietā un tad mums kaut kādā Bet pagaid, tagad jau ir virslīgas spēle. Jūs meitenes atnākat forši pavadīt laiku vai futbolu skatīties? Futbolu skatīties. Futbolu skatīties? Tu īpaši riktīgi labi futbolu skaties, vai ne? Jā. Tev riktīgi interesē futbols, vai ne? Jā. Jūs mūs filmējat. Es jūs nefilmēju, jums liekas? Jā. Nu, jā. Gribat pateikt kādu mammai novēlējumu? Nē, no māmiņa dienu. Ok, tad kam citam novēlējumu? Nevienam. Ok. Lai Rīgai veids? Lai Rīgai FC iesit un viņa uzvar. Jā. Nu labi, meitenes, lai jums forša diena. Čau. Dodās arī mūsu ambasadors, mūsu draugs Renārs Varslavāns. Grimaldo uzskatu Rīga FC labāko spēlētāju nomainīja Brians Peņa. Palicis ir pišķīt vairāk pa 5 minūtēm. Nu! Davai, Marko, davai! Nomet Renčukam. Jāsit! Nu, kā varēja būt uz otru pusi sots? Tad pēdējās 4 minūtes. Spēle beigusies ar rezultātu 0-0 un Rīga FC ir šīs sezonas virslīgas čempione! Rīga on fire! Beidzot! Tad jau varbūt Kristaps Blanks atnāks arī uz podcastu. Paldies! Fantastiski, šodien gandrīz bez kļūdām. Gandrīz? Es uzliku lielāku to pateikt, man nekas nesāp. Viss Tas cool. nav kamerai, bet tas ir tā, godīgi. Ir, viss cool, tagad dar. Tu iedos mums savu spēles krāklu izlozēt šajā video? Jā. Iedos? Tad Jā, lūdzu nevienam vairāk nedod viņu, ja? Mēs esam šotganojuši. Ja es varēšu, tad jā. Varēsi. Kāpēc tik daudz cilvēku? Jā, tā kā apsveicam Renāru ar virslīgas titulu! Kā tu pats vērtēji savu sniegumu? Ne šodien, vispār sezonas galā. Es te biju maz, bet man liekas, ka darīju, ko varēju, palīdzēju, kā varēju komandai, man liekas. Jā, Jūs to gaidījāt ilgi, vai ne? Nu, es varbūt nedaudz mazāk, bet pārējie, es domāju, Rīga gaidīja, vai ne? Jā. Paldies tev, paldies. Tā, es gribu Marko Regžu. Jā, nāk. Nu, ko apsveicu ar virslīgas titulu? Paldies. Kāds domas vispār? Cik ilgi gaidīji, cik ļoti gaidīji? 3 gadus. Kopš Rīgā esam tik arī gaidīju. Zini, kas ir labākais? Es strādāju veikalā komandā 3 gadus, un kā es atnācu, jūs neesat uzvarējuši. Andrejs pirms teica, ka man jāiet prom savādāk. Tagad var turpināt. Jā, tagad var. Mūzīgā! Nu, vispār kā novērtēs savu sezonas sniegumu? Es domāju, maksimāli izspiet, tik cik minūtes dabūju. Es domāju, tik arī normāli sasitu. Galvenais jau, ka uzvarējām beidzot. Šodien, ko tu darīsi pēc spēles? Kas ir tas, ko tu šodien gribi darīt? Mājās gulēt. Kārtīgi nosvinēt. Ilgi gaidījām. Ir jau jums ieplānots, ko ir jūs braucat, ko jūs darāt? Tagad viss notiks. Nu, lai veicās, lai laba uzvara un lai laba tā garša. Apsveicu ar titulu Rīga FC vārdsargs Krišāns Viedris, ko teiks? Nenosala šodien? Nu, nē, nebija tik traki, bet nu jā, žēl, ka varbūt neiesitām šodien un nepabeidzām uz tāds pozitīvs nots, bet galvenais bija rezultāts šodien, nu tā kā turnīra tabulā un pārējais ir tāda. Kā tu vispār novērtē komandas sniegumu šodien? Grūti spēlēt pret 7 aizsargiem, bet kā, nu? Nu jā, bija grūti, bet nu,
principā lielākā daļa komandas pret mums tā spēlē, tā kā tas nav nekas jauns. Nebija sajūta, ka bija viss tukums atbraucis uz Rīgu šodien aizsardzībā stāvēt. Nu, kaut kādos mirkļos varbūt bija, bet nē, tik traki jau arī nebija. Nu, tāpatās jau bija, man liekas, viņi tur gulēs un krita un gāzās. Puiši mālaiši tur cīnījās viņi līdz pēdējām sekundēm. Nu, kas īsti cits viņiem atliek? Jācīnās. Vēl 29. ja? Jā, 29. bet man vajag jauns bušs, puiši. Jā, mēs jau kontaktējamies, jau Instagramiem ir samainīts, tā kā gaida. Pirmdien brauc jau caurumi. Es negribēju tev vakar rakstīt, jo šodien svarīga spēle, bet jā, Krišjāns Sviedrs mēs arī safilmēsim, atbrauks pie mums veikalā, pamērīsies, pamēģinās, jā. Vairāk mēs tev nekavēsim. Ej cel kausu svini. Paldies tev liels. Kā visi aizskrēja, ka šana modī šampu dabūja. Ātrik nofilmēt kausu, kamēr neviens vēl viņu nav paņēmis. Nu ko, tātad ar šo arī beidzam šo video. Renārs ieies ģērbtuvē, iedos mums savu maiku. Ja tu vēlies laimēt viņu maiku, viss, kas tev ir jādara, tev ir jāpiesko šim kanālam. Novēlējums Renāram un Renārs pats izlems, kam uzdāvināt savu maiku. Tā kā piesko mūsu kanālam, abonē, nospied zvaniņu un ierakst kādu novēlējumu Renāram. Pēc nedēļas izlozēsim Renāru Arsalānu Kraku. Tiekamies!